Šonedēļ no 8. līdz 11. septembrim atjaunotajā vēsturiskajā Dzintaru koncertzālē ar 4 muzikāli daudzpusīgiem koncertiem izskanēs 13. Kremerata Baltika festivāls. Kremerātai tagad jau ir gandrīz 20 gadi. Mēs sāksim Dzintaros mūsu jubilejas sezonu. Un man liekas, ka šī jubileja ir saistīta ar nākotni. Man gribētos, lai Kremerātai būtu vēl kādi 20 gadi priekšā, un es mēģināšu, cik ilgi es tikai varēšu, palikt pie Kremerātas. Bet man gribētos arī, lai nākošā paudze piesaistās pie tā. Vienā no pasaules labākajām koncertzālēm ir jāspēlē pasaules labākajiem mūziķiem, un to mēs arī redzam šajā festivālā. Un es domāju, ka Jūrmala un visa Latvija var lepoties par to, ka šāds salikums ir, var lepoties par to, ka šeit Jūrmalā ir šāda koncertzāle, kur kļūst aizvien populārāk visā pasaulē, ne tikai austrumos, bet arī rietumos. Un es novēlu māksliniekiem ļoti atsaucīgu auditoriju un arī žurnālistiem vieglu roku rakstot par šo festivālu. Līdzās festivāla idejas autoram, violniekam Gidonam Krēmeram un orķestrim Kremerata Baltika tajā uzmirdzējis korejiešu izcelsmes vācu violniece Klāra Jumikanga, talantīgais pianists Georgijs Osokins un viens no virtuozākajiem savas paaudzes klarnetistiem slovēņu mūziķis Mate Bekavačs. Man ir pirmais koncerts, kuru es ļoti spilgti atceros, un es domāju, ka es atcerēšos savu visu dzīvi. Tas ir kā atcerēties slavena mākslinieka gleznu vai kino režisora slaveno filmu. Tas ir kāds Kremerkungs un Marta Argeriča. Viņi spēlēja šeit, Rīgā. Tas bija koncerts operā. Es neatceros tieši, kurš bija gads. Man bija ap 10, varbūt 11 gadiņi. Un tas ir pirmais koncerts, kuru es atceros no sākuma līdz galam. Tas ir milzīgs prieks, ka man sanāks arī piedalīties šajā notikumā. Man liekas, ka šis festivāls tas būs nopietns notikums. Un šajā zālē man ir ļoti arī mīļa, jo šeit pirmo reizi es spēlēju ar orķestri, ar Nacionālo Latvijas orķestri. Un tāpēc man uzstāšanās gan 9., gan 10. būs tādas diezgan emocionāli piepildītas, man tā liekas. Es šajā zālē esmu dzirdējis ļoti daudz koncerts savā bērnībā. Es esmu izaudzis ar tiem koncertiem. Man vecāki spēlēja orķestrī uz šās brīnišķīgas skatos ne tikai mazā zālē, bet arī lielajā zālē. Es visu to atceros. Man ir prieks, ka tagad es varu uzstāties šajos koncertos ar Kremerātu Baltiku. Un cerams sajūsmināt publiku ar jauniem skaņdarbiem. Biļetes pieejamas visās Biļešu paradīzes tirdzniecības vietās un internetā biļešuparadīze.lv.